Gruzija, jeb Sakhartvelo, kā to sauc paši gruzīni, atrodas Aizkaukazā, Melnās jūras austrumu krastā. Lai arī Gruzija ir tikai nedaudz lielāka par Latviju, tomēr šeit dzīvo vairāk kā 4,5 miljoni iedzīvotāju. Lielākā daļa, vairāk kā 80% iedzīvotāji ir pareizticīgie, un ik uz soļa šeit redzamas senas baznīcas un klosteri, kuros joprojām dzīvo mūki. Kristietība Gruzijā ienāca jau mūsu ēras 1. gadsimtā. Šeit ir saglabājusies pat baznīca, kura celta pirms 1700 gadiem. Tomēr šīs 1000 jūdžu ekspedīcijas galvenais mērķis ir nokļūt mazos un attālos kalnu ciematiņos, kuri daudzus tūkstošus gadu ir atradušies izolācijā no pārējās pasaules. Un tur joprojām saglabājušās senas tradīcijas un īpašs dzīves ritms. Lai sasniegtu visattālākos ciematus un uzkāptu visaugstākajos kalnos, ekspedīcijas komandā šoreiz ir īpaši cilvēki. Dziedātais Intars Busulis un pieredzējis alpīnists Indulis Šverns. Viņš bija pilnīgs gudrinieks, jā. Visās jomās, pa ledājiem, par kalniem. Tāds vietas jaunietis, vietas džeks. Vietas džeks tiešām. Viņiem kopā būs jādodas kalnos un jāpārvar pat dažas visnotaļ iespaidīgas klints sienas. Tomēr, lai to paveiktu un uz 2 nedēļām divatā droši dotos kalnos, ceļotāji veica īpašu veselības pārbaudi. Vairāk kā 9 stundas garā pārbaude sākās ar konsultāciju, kuras laikā tika izvērtēti visi vitālie rādītāji – augums, svars, ķermeņa masas indeks, nodotas asins analīzes. Ķermeņa fizisko stāvokli novērtēja fizioterapeits. Abi ceļotāji izgāja arī sirds slodzes testu, bet pēc tam ar ultraskaņu izmeklēja sirds muskuļus un vārstuļus. Ceļotājiem savā tehniskajā apskatē nācās mazliet pasvīst. Tomēr tas ir tā vērts, jo tikai skaidri zinot savas fiziskās iespējas, var pilnībā izbaudīt visus ceļojumu piedzīvojumus. Ekspedīcijas ceļojums sākas Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī. Pirms 1500 gadiem šo pilsētu dibinājis cārs Vahtangs Gorgasalī. Tomēr arheoloģiskie izrakumi liecina, ka cilvēki šajā vietā dzīvojuši jau 4000 gadu pirms mūsu ēras. Tbilisī tulkojumā no gruzīnu valodas nozīmē siltais avots. Pilsētas centrā, slavenajās pirtīs līdz pat mūsdienām, ir saglabājies siltais un dziedējošais sēravots. Tbilisī vienmēr ir bijis Kaukāza reģiona kultūras, tirdzniecības un politiskais centrs. Caur šejieni gāja viens no centrālajiem senā zīda ceļa tirdzniecības maršrutiem starp Āziju un Eiropu. Savas īpašās ģeogrāfiskās atrašanās dēļ pilsēta ir neskaitāmas reizes okupēta. Gadsimtu gaitā Tbilisī ir izlaupīta 37 reizes un vairākas reizes pilnībā nopostīta. Tomēr vienmēr tā ir atdzimusi un turpinājusi attīstīties. Arī šodien, pēc ilgajiem padomju okupācijas gadiem un tam sekojošās nestabilitātes valstī, Tbilisī sāk atdzimt. Šobrīd pilsētā dzīvo gandrīz 1/4 Grūzijas iedzīvotāju. Sarūsējas ir kuldīgi. Ne, Indul? Pēc Irāņu šaha Aga Mahmada Hana iebrukuma Tbilisī 18. gadsimta beigās, kad pilsēta tika pēdējo reizi nodedzināta un izlaupīta, šobrīd Tbilisī vecpilsētas galvenā koka arhitektūra ir 19. gadsimta austrumu stila koka nami ar grezniem lieliem balkoniem. Bet no senākiem laikiem ir saglabājušās tikai mūra ēkas.
Pirmās dienas agrā rītā ceļotājiem ir sarunāta tikšanās pilsētas centrā, mazā kafejnīciņā ar Zurabu, maršruta autobusa šoferi, kas labi pārzina Svanetijas kalnu ciematus un ceļus, pa kuriem labāk uz turieni doties. Давай за встречу. За ваши приезды. Čalis ļoti darbīgs, ļoti atsaucīgs, sarunās jebkuram. Var teikt, ka ceļojums zināmā mērā izdevās dēļ viņa tās darbošanās, vai ne? Zurabs šajā ekspedīcijā kļūs par vienu no spilgtākajiem personāžiem, kas kārtējo reizi pierādīs īpašo grūzīnu viesmīlību un draudzību, atklātību un arī sirsnību. Jau pēc pāris dienām ceļotāji kopā ar Zurabu dosies uz vienu no skaistākajām Gruzijas vietām Svanetijā – Mestiju. Un pa ceļam ekspedīcijas komanda varēs novērtēt, kā brauc īsts Gruzijas džigits. Bet pagaidām, lai pēc iespējas ātrāk nokļūtu ārpus lielpilsētas, ekspedīcijas komanda kopā ar Zuraba radinieku Vaho dodas prom no Tbilisī Kazbeka kalna virzienā. Вот Саакашвили резиденция. Здесь живет наш президент. Нам сказали про политику в Грузии не говорить. Не мучайте народ. Ход не говори. Ерунда все. Что хотят, то и творят все равно. Ну да. Только Саакашвили не видел, то посадит нас. Kalnos, netālu no Gudaūrī pilsētas, ceļotāji nokļūst tikai tumsā. Tāpēc no rīta, austot gaismai, viņus sagaida kāds īpašs pārsteigums. Jo baigais tomēr pārsteigums bija nākamajā rītā pamosties ar tik skaistu skatu sev apkārt. Induls teica, tās telts lūdzu, 5 metrus no šīs vietas liekam, ja? Un tas bija arī interesanti no rīta pamosties un apjaust, ka aiz telts pēc 5 metriem sākas aiza. Ja, tas tā mīļi, un tas, kas tur šalca, tas bija skaidrs, ka tā bija upe, bet mēs nedomājām, ka tā upe ir tik zema. Bet, augšā smuka pļaviņa. Tāda, ja neiet, kur nevajag, viss kārtībā. Un, jā, es tik skaisti tāpēc, pamosties bija tīrais prieks. Grūzīni šo ceļu, kas pār Kaukāza kalniem, savieno Grūziju ar Krieviju, ja izsenis sauc par debesu ielejas ceļu. Bet Krievija jau no 18. gadsimta to dēvē par Grūzijas kara ceļu. Iespējams tādēļ netālēsošais padomju monuments ir veltīts tieši kara tēmai. Tur bija viss. Svētais Georgs bija ar automātu. Mēs tur nopratām, vai ne? Tur bija visi Gruzijas svētie un padomijas svētie vienā čupiņā kopā. No augšas, un skats bija diezgan labs. Vienkārši tāds amfiteātrs. Tur varētu taisīt noteikti labas lietas, kaut kādas, ja būtu labā laikā, tur noteikti varētu uztaisīt labas lietas, ja kaut kādu koncertiņu vai kaut ko tam līdzīgi, jo fons ir labs, apkārt ēzelīši tikai, un tas arī viss.
Kalni šeit nav īpaši apdzīvoti, tāpēc gan cilvēkiem, gan zvēriem ir būtiski dažreiz ar kādu aprunāties, lai pastāstītu jaunumus vai pasūdzētos par kādu bēdu. Izskatās, ka viņi ir atraduši kopēju valodu. Ekspedīcija turpina ceļu uz Kazbegī ciematu, kur atrodas viens no Gruzijas simboliem – Samēba baznīca. Šis ir Gruzijas kara ceļš, kas savieno Tbilisī ar Vladikaukāzu Ziemeļosetijā. Ceļa kopgarums ir 208 km, un tas šobrīd ir vienīgais robežpārējas punkts, pa kuru ar automašīnu nokļūt no Krievijas puses Gruzijā. Šo ceļu sāka būvēt 1783. gadā, kad tika parakstīts tā saucamais Georga traktāts – vienošanās par protektorātu starp Krieviju un Kartlī Kahetijas karalisti. Saskaņā ar šo vienošanos Grūzīnu cari atzina Krievijas impērijas varu. Šo militāru un ekonomiski ļoti nozīmīgo ceļu būvēja Krievijas armija. Līdz 1799. gadā tas tika pabeigts. Jau pēc pāris gadiem Grūziju pievienoja Krievijai. Kaukāza kalni vienmēr ir kalpojuši kā neieņemams aizsargs, kā robeža pret uzbrucējiem. Tomēr ceļš šo robežu sašķēla, un nu ik katrs varēja nokļūt Gruzijā. Kā senos laikos rakstīja Krievijas vēsturnieki, Gruzijas kara ceļam ir īpaša nozīme ekonomiskās sadarbības attīstībā starp Krieviju un Aizkaukāza valstīm. Pa šo ceļu uz Tbilisī un Batumī kurortiem reiz ir braukuši arī Aleksandrs Gribojedovs, Puškins, Ļermontovs un Majakovskis. Šodien pēc tik daudz gadiem pa šo ceļu brauc busulis, tikai pretējā virzienā. Debesu ielas ceļa malā ekspedīcija apstājas pie īpaša dabas veidojuma – minerālu ūdens strauta, kas gadsimtiem ilgi tek no kalna virsotnes veidojot īpašu, skulptūrai līdzīgu mākslas darbu. Pilnībā visa virsma lēnām kā mazos vilnīšos piet. Dabas brīnums varētu teikt, jo viņš ūdens sākumā plūst no viena punkta līdz lejai, kamēr viņš tiek pa to nogāzt, viņš ir diezgan liela platība noklājis. Interesanti tas, ka ūdens tek pa visu to virsmu tādā vienmērīgā slānī. Nav tā, ka izveidojas kaut kāds galvenais strauts vai tāda kā upīt. Viņš izplatās pa visu un attiecīgi uzaug to minerālu kārtu. No tālienes izskatās, ka pa viņu baigi slīde, bet kā izrādījās, mierīgi var iet ar baleta čībiņām. Viņš ar minerāļiem ir tik pilns, tā mēs vismaz nospriedām, ka nav iespējams viņu norīvēt. Jo uzreiz momentāli pēc kaut kāda laika jau ir atkal virsū tas tā abrazīvā virsma. Suvenīr. Šito var mēģināt aizvest. Viņi zaļi no iekšpuses, vēl dzīve. Vēl ēdam. Grūzijā ir 26,000 upju, 860 ezeru un vairāk kā 2,000 minerālu ūdens avotu. Izklausās iespaidīgi tik mazai teritorijai. Tomēr vēl fantastiskāk ir tas, ka gandrīz nav iespējams atrast avotus ar vienādu ūdens garšu. Iespējams, ka tas minerāls priekš cilvēku pa stipru varētu būt, varbūt. Kaut gan mēs dzērām un bēdu nezinājām, ne? Bet, ir tāds sajūta, ja mēs dzertu viņu visu laiku, mēs par akmeni pārvērstos, vismaz kuņģis noteikti.
Iespējams, pēc salīdzinoši vēsās nakts teltī, vai arī gatavojoties gaidāmajam pārgājienam kalnos, Intars ir nolēmis iepazīties ar Gruzijas siltā apģērba paraugiem. Хороший, обработать это кош, вот смотри, кош хороший. Понял, да. Чистый кош сильный это. Вот смотри как. Я понял, да, очень хороший, очень хороший, красивый тоже. Кош барашек. Protams, ka silti. Protams. Aitas vilni, nu tie taču ir cimdiņu zeķītes un, protams, arī papahas. Tā. Piram. Viņi smirt pēc ūdeni, vēl joprojām. Un es viņu neesmu pat izņēmis ārā no maisiņa, jo es domāju, es palaskāju tur ar ūdeni vai kaut ko tam līdzīgi. Viņi nenormāli smirda. Очень хороший. Я понял, да. Тогда за 30 и один сникерс абхазский сникерс. Это 30 и подарила ты Турке. Čurčhela ir Grūzīnu nacionālais saldums. Tā ir pietiekami veselīga, jo tiek gatavot tikai no dabīgām sastāvdaļām, un tai netiek pievienots cukurs. Как тебе чурчхела? Хорошо. Čurčhelu gatavo no vīnogu vai granātābolu sulas un valriekstiem, kas sasieti ar kokvilnas diebu. Хороший чурчхела. Хороший. Kazbegi ciemats ir sasniegts, un pirms došanās pārgājienā uz slaveno Samebā baznīcu ceļotāji nolēmuši ieturēties vietējā ēdnīcā, kur gatavo izcilu, mazliet pelmenim līdzīgu vietējo ēdienu hinkālī. Vērtīgākā šī produkta sastāvdaļa ir buljons, kas izdalījies no mīklā ietītās gaļas. Lai hinkālī pagatavotu, pavāram ir jābūt gana meistarīgam, jo mīkla nedrīkst būt par biezu un nedrīkst arī saplīst. Jāsagatavo pietiekami sulīga gaļa un jāpievieno pietiekami daudz kindzes. Man tas nevisai, zinu. Bija ok, man tas tie milti, zinu, pelmeņus. Tas pelmeņu veidīgs, tas arī viss. Tāds. Tā mērcīte bija forša. Tas hinkāls, viņi var ēst, bet pelmeņus. Kazbegi ciemats jeb Stepans Minda, kā to sauc tagad, ir pavisam neliels. Tas atrodas ielejā 1750 metru augstumā virs jūras līmeņa. Taču sajūta apkārt esošo kalnu ielokā, no kuriem augstākais ir Kazbeks ar savu 5 km augsto smaili, ir tāda, ka ciemats ir tikai pāris metrus virs jūras līmeņa. Ceļotājiem nu jāveic pārgājiens uz Sameba baznīcu, kas atrodas tikai 4,5 km attālumā no ciemata, tomēr daudz augstāk. Sameba baznīca ir uzcelta kalna galā, vairāk kā 2 km augstumā virs jūras līmeņa. Kāpām normāli, jā, kaut kādas... Induls teica, ka būs 2 stundas, bet kāpām kaut kādas 1:45. Tas bija diezgan... Bet mēs jau paši bijām vainīgi. Mēs jau varējām iet pa serpentīnu šādu te, kā turisti. Bet mēs taču neesam turisti. Pareizi, vai ne? Mēs normāli gājām šitā augšā. Bet, sajūtas bija tādas labas.
kādas vienmēr būtu sajūtas, uzkāpjot klosterī. Vai ne? Tas bija pirmais tāds arī tāds emocionālais pārdzīvojums. Tas pats pirmais bija tas wow, ka mēs tur pamodāmies. Bet tas bija tas otrais, ka no augšas tu varēji redzēt tādu iespējams priekš manis netipisku ainavu Gruzijas, vai ne? Drīzāk tas izskatījās, ka tas varētu būt Skotijā vai kaut kur tālīdzīgi aitiņas, ganās, gotiņas un viss tur, bet, protams, ka tā ir Gruzija. Bet ļoti skaisti, ļoti skaisti. Es nekad neesmu bijis Skotijā, tāpēc es tā runāju. Romiešu vēsturnieks Prokopijs 1. gadsimtā ir atzinis, ka gruzīni ir apzinīgi un stingri svēto priekšrakstu glabātāji. Iespējams, Gruzija ir viena no spēcīgākajām pareizticības valstīm, kas daudzus gadsimtus atradusies kareivīgu islāma valstu ielenkumā, un neskatoties uz neskaitāmiem uzbrukumiem un mēģinājumiem pievērst gruzīnus citām ticībām, tie ir palikuši uzticīgi pareizticībai. Lai aizsargātu savu ticību, liela daļa dievnamu un klosteru tika celti augstu kalnos, grūti pieejamās vietās. Daudzas baznīcas ir apjostas ar aizsargmūriem, kā cietokšņi. Un ir arī klosteri, kur atrodas alās, milzīgās cilvēku veidotās alu sistēmās, kurās tika turpināta ierastā dzīve un pielūgti savi dievi, lai kas arī nevaldītu virzemē. Arī šeit, Sameba baznīcā, kura celta 14. gadsimtā, persiešu iebrukuma laikā, ir slēptas īpašas pareizticīgo relikvijas. Вообще, если человек ищет Бога, рано или поздно он найдет истинную веру. Šī bija pirmā diena saulainajā, gaišajā un sirsnīgajā Gruzijā. Nekas nav. Kāpēc izjūtam pret šo zemi un cilvēkiem tik lielu cieņu un simpātijas? Un kāpēc viņi to pašu izjūt pret mums, lai arī dzīvojam tik tālu viens no otra? To visi kopā mēģināsim saprast šajā ekspedīcijā uz īpašo zemi Gruziju. Конечно, опять завтра ужин, когда надо будет все. Понял. Виноват, что спросил. Так и что, no проблем. Хочешь на дер? Sakartvirlus galmačus! Так отойди. Обязательно, опять. Вот так надо, обязательно. О!